Saskaņā ar senām tradīcijām Spāra svētkus atzīmē tad, kad izveidots ēkas karakass un jumts. Ventspils tehnikuma vadība uz svētkiem aicināja visus, kas ir iesaistīti projekta īstenošanā. Uz kārtējās ēkas jumta ar pacēlāju palīdzību tika novietots liels ozola vainags. Tenī brīdī, kad tu skaties rasējumus, skaties tehnisko projektu, lasi tāmes vai piedalies būvsapulcēs, tas vairāk ir tāds virtuāls darbs. Šobrīd tas vairāk jau tenī brīdī, kad tu atrodies objektā un redzi būvsapulcēs gan izmantotos materiālus, gan dažādus risinājumus, gan visu pārējo, tad jau ir skaidrs, jā, tehnikums ir. Tehnikums būs. Kad bija izskanējušas pateicības un izdalītas dāvanas, kas bija atbilstošas šim laikam pirms līgo, klātesošie devās nelielā ekskursijā, kur vadīja galvenais objekta celtnieks kompānijas UPB vadītājs. Svinīgā daļa notika studentu ēdnīcas telpās. Virtuvē notiks pavāra apmācības, kā arī praktiskās mācības, un pabaroti tiks ne tikai paši audzēkņi, bet arī pilsētnieki, jo kafejnīca būs pieejama visiem. Celtnieki cenšas visu pārdomāt līdz sīkumam, pat to, lai audzēkņiem mācību laikā netraucētu spožā saule. Dienvidu pusē vēl nāk pīdāmās žalūzijas virsū, lai netraucētu mācību procesam, kurš automātiski aizvirzās priekš. Ja savukārt nav tāda saulaina diena, mēs jau tagad esam pēcpusdienā dziļāk, tā dienvidu saule ļoti precīzi strāpjas. Savukārt ziemeļpusītē ir normāla loga, normāla siltināšana, paraugi visiem apdarēm, teiksim, tur tāda matēta stikla. Šī ir aktu zāle, un šeit šobrīd tiek saskaņotas sienas krāsas. Jau iepriekš tika nolemts, ka zālē pēc iespējas jālīdzinās tās vēsturiskiem izskatam. Tieši tāpēc būs tumši griesti, no apakšas skatoties puse sienas būs ar koka apdari, bet augšējā puse sienas būs krāsota. Vecā tehnikuma ēka piedzīvojas vērā ņemamas pārmaiņas. Ēkas konstrukcija ir pilnībā nostiprināta. Var droši teikt, no statikas viedokļa māja ir, vecā māja ir pilnīgi droša. Ja, tagad vēl, apdares darbi tiek veikti. Audzēkņiem un pasniedzējiem tiek celtas viesnīcas tipa kopmītnes. Lūk, šāds izskatās vestibils, kā to ieplānojuši celtnieki. Viss izskatās grandiozi, tikai pagaidām vēl grūti iztēloties dzīvē. Tas ir stiklota fasāde ciet, otra galvenā ieeja ar virpuļu durvīm. Šeit nāk 2 lifti. Šī vietā. Ir no tās puses ir ieeja liftos, tie panorāmas lifti. Kopmītņu gaitiņos valdīs košas krāsas. Katrā stāvā būs sava krāsa. Katrā numuriņā būs dušas, kabīne un tualete. Un lūk, šādā krāsā būs sienas. Viena saglabāsies ķieģeļu. Viņš regulē akustiku, kas ir ļoti svarīgi mazā telpā. Viņš ir gaišs un eksploatācijā īstenībā, ja kāds kaut ko nosmērē, nokrāso ar savu buņģiņu un pēc būtības ir jautājums noņēmts. Jā. Būvdarbu noslēgumu ar nepacietību gaida ne tikai audzēkņi, bet arī pasniedzēji, kas nedaudz apskauž tos kolēģis, kam ir izdevība pabūt būvobjektā biežāk un novērot celtniecības attīstību. Mēs speciāli pagājušā gada oktobrī uz skolotāju dienu uztaisījām skolotājiem ekskursiju. Celtnieki viņiem parādīja būvobjektu un parādīja, kā notiek celtniecības process, un tādā brīdī jau tā bija demontāža. Un tad, kad mēģināja atpazīt, kurš ir mans kabinets bijušais un kā tas tagad izskatās, un kad ir grūti atpazīt. Jānim Adamsonam šis projekts neliek mieru pat naktīs, jo tas ir sarežģīts, tomēr interesants. Nākas atrast optimālākos variantus, ņemot vērā projektu finansējumu un reālās vajadzības, kas rodas celtniecības laikā. Tas, kas izdarīts, ir izdarīts kvalitatīvi. Jā, bija mums šeit diskusijas par tiem vēsturiskiem logiem, gadās. Bet to arī novērsīs un gala rezultātā objekts būs labā kvalitātē un priekš eksploatācijas, priekš audzēkņiem, priekš pasniedzējiem būs ļoti ērti un labi šeit strādāt. Šobrīd celtnieki atpaliek no plāna par 2 mēnešiem, bet pagaidām tas daudz neko neietekmē. Pēdējā mēnesī celtnieki ir palielinājuši strādājošo skaitu objektā un arī darbi iet raitāk uz priekšu. Mēs tā ceram, ka līdz termiņam mēģināsim pagūt. Projekts izmaksā 15 miljonus eiro. Saskaņā ar plānu tas jāpabeidz 2015. gada sākumā. Gita Mārtiņsona, Tatjana Saksagānska, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija.